Labdien! Mani sauc Sintita Decka, un es mācos Būtnieka Austrumu pamatskolas 9. klasē. Šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Brīnumu stabulītes. Kādam puisām nomirs vienā nedēļā tēvs un otrā nedēļā māma. Sēdienīts katru dienu gājis uz kapsētu un raudājis, gaužas asinis. Uz kādu dienu māte iznākas no kapa, iedevusi puisām 3 stabulītes, sacīdama: Kurš bērni? Šeit tev tās stabulītes. Ja pirmo papūtīs, tad nebūs vairs jāraud. Ja otru papūtīs, tad būs jāsmējas. Bet ja trešo, tad diesi un lēks. Puisās tūliņ papūš pirmo stabulīti. Tas skanējis tik jauki, tik mīlīgi, kas ar stūdaļ nožavušas. Tad papūts otru stabulīti. Tas skanējis tik jautri, tik patīkam, ka gribot, negribot, bijis jāsāk smieties. Bet, kad puisāns papūts trešo stabulīti, tas skanējis tik jocīgi, tik burvīgi, ka gribot, negribot, bijis jāsāk lēkāt. Pat putniņu lopiņu lēkājuši līdzi. Reiz puisāns ar savām stabulītēm izgājis garumos. Lopiņi nebīžoši lāgā ēst, lipšies gulēt. Bet puisāns domās, vai tad nu neēduši mājās dzīšu? Pak, uzpūtīšu trešo stabulīti, gan tad viss atcelsies. Un tā arī bijis, līdz ko uzpūts tūliņ visi kājās un lēkuši. Puisāns neapstājies visu pūst, bet ļāvis, lai labi izlecis. Bet tajā brīdī ķēniņam no medībām mājās griežoties, gadījies tur garām iet. Viņš domājis, kas tās par jocīgām skaņām, kas tie par trakiem lopiem, pieejājas klāt, un tu brīnumu zirgs arī sāk lēkāt, un pašam tāpat nelaime. Nevairs nosēdēt uz zirga, kā kājas cilās. Bet ilgi puisāns ķēniņu nemocīs. Tas apstājies pūst. Nu, ķēniņš zināms tūliņ prasīs, kur tādu stabulīti dabūjis. Puisāns izstāstīs, neliedzies. Gal no gala, cik stabulīši no mātes dabūjis un kāds katrai stabulītei spēks. Ķēniņš līdz uzpūst pirmo stabulīti. Ilgi klausīs jaukajās skaņās. Līdz uzpūst otru un izsmējies par jautrajām skaņām. Bet, kad puisāns taisies trešo stabulīti pūst, ķēniņš iesmējies. Nepūt, cik tādu man atkal vecam vīram jālec. Labāk klausies, ko teikšu. Nāc man līdz uz pirmu. Tev ar savām stabulītēm jāizdara tas, ko es viņnedēļ ar savu karaspēku nevaru izdarīt. Klausos. Aizvinnedēļ kaimiņu ķēniņš nosaka manu vienīgo meitu. Es gāju ar karaspēku atriept, bet viņam lielāks karaspēks nevarēja. Aiziet tu pie kaimiņu ķēniņa un liec viņam lēkt tik ilgi, kamēr apsolās manu bērnu atdot. Labi, puisāns ar mīgu. Trešajā dienā stabulīts bijis pie kaimiņu ķēniņa klāt. Ķēniņš sēdējis pie viena loga, bet nozagtā ķēniņa meita raudājas pie otru. Puisāns uzpūts trešo stabulīti. Ķēniņš uzreiz sācis lēkt un lēcis, kamēr elsis nejādams un sācis lūgties, lai apstājoties. Bet puisāns atbildējis: Ja atdosi nozagto meitu, tad tikai apstāšos. To nevar, ķēniņš aizelsies atbildējis. Ja nevar, tad būtīšu. Puisāns atcietis un būtis no jauna. Sācis atkal lūgties. Bet puisāns nepielaidies ne par ko. Beidzot, kad nemaz vairs nejaudājas lēkt, ķēniņš iesaucies: Ņem to meitu un steidzies projām! Labi. Puisāns paņēmis meitu un aizgājis. Trešajā dienā puisāns ar meitu atgriezies atpakaļ. Vecais ķēniņš apkamst puisāni un teicis: Kāpēc es neteicu, ka tu ar savām stabulītēm izdarīsi vairāk nekā es ar saviem karavīriem? Par pateicību ieceļ tev dēlvārdu. Vēlāk, kad miršu, varu manu valsti ņemt un precēt manu vienīgo meitu. Jā, skaņai patiešām ir ļoti liels spēks. Un skaņa arī var ietekmēt daudzas lietas.
Piemēram, mana skaņa ietekmē gandrīz manu vārdu. Kad es biju mazāk, es biju ļoti spītīga un ļoti niķīga. Un katru reizi, kad atvērās manas acis, atvērās arī mana mute. Es bļauju tik skaļi, un šī skaņa bija tik jocīga, ka vecāki man vēlējās nodēvēt par sirēnu. Viņi man teica, ka pat apskatījušies, vai tāds vārds nav kalendārā. Nu, protams, visiem zīdaiņiem ir lielās brēkšanas posms, un tas jau arī kaut kad pāriet. Mani beigās par sirēnu nenodēvēja, bet gan par sintī. Es teikšu, ka diezgan līdzīgi. Manuprāt, sirēniem sintī diezgan labi raksturo. Es joprojām reizēm brācu. Paldies!